Sveiki, draugi! Mani sauc Valde Laksdiņa, un šodien es jums pastāstīšu, kā notiek dotācijas sadale uz globālās platformas Crowdfunding International. Tātad, lai jūs varētu izvietot savu projektu šīs platformas, jums vispirms nepieciešams reģistrēties šī platformā. Kā notiek reģistrācija? Ļoti vienkārši. Jūs saņemat reģistrācijas linku no sava tā cilvēka, kas jūs ir uzaicinājis šī te platformā, un reģistrēties šī platformā ar savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, kur jūs varat pēc tam, kurā jūs varat ieiet, adrese, pēc savas dzīves vietas, dzimšanas dati, un varat izvēlēties vai nu savu projektu kā privātu projektu vai kā asociāciju. Kas notiek tālāk? Tātad vienīgā jūsu investīcija, lai varētu saņemt šo te vietu šīs platformas, ko sauc par Crowdfunding International, ir nepieciešama viena vienīga investīcija 225 eiro apmērā, no kuriem 200 eiro aiziet šī te struktūrā, lai saņemtu dotācijas jūsu projektam, un 25 eiro jūs maksājat attiecīgi par savu kabinetu. Plus vēl šeit var pievienoties banku transakciju, kur var būt no 1 līdz 2% apmērā. Kas notiek tālāk? Tikko jūs esat reģistrējies un iemaksājis šī te platformā 225 eiro, jūs esat kvalificējies zvaigžņu ceļā. Šī platformā ir izveidots algoritms, kurā ir 7 līmeņi. Var teikt, ka kompānija viņa ir nosaukusi par zvaigžņu ceļu, un katrā zvaigznītē vēl ir apakšā 3 apakšlīmeņi. Ja? Tikko jūs esat iemaksājuši šos 225 eiro, jūs esat kvalificējies pirmajā līmenī, noslēdzot pirmajā zvaigznītē visus 3 arī apakšlīmeņus. Ja? Tātad, kas notiek tālāk? Tālāk zem jums ir 2 un tikai 2 vietas 2 nākamajiem projektiem, kuri var būt jūsu tuvāko draugu projekti, jo šeit tiek izmantots binārā sistēma, varbūt ne gluži tradicionālā, kā daudzos mārketinga sistēmās un plānos. Ja? Šeit mazliet tas ir netradicionāli izmantots, bet šī ir binārā sistēma. Kas notiek tālāk? Tātad jums ir projekts, jūs savu projektu esiet aprakstījis, un zem jums parādās 2 pirmie projekti, kuri var būt jūsu draugu projekti, un līdz ar to jūs, tikko jums šie 2 projekti zem jums ir parādījušies, jūs esat praktiski noslēguši šī te struktūrā vai sistēmā trešo līmeni ar pirmo apakšlīmeni. Ja? Kas notiek tālāk? Tātad, tikko jums šie 2 projekti jūsu maciņam, jūsu crowdfunding platformā ienes jums katrs pa 200 eiro, un atlikumā jums paliek no šiem 200 eiro attiecīgi 40 eiro, jo tādā veidā ir izveidots šis te algoritms. Ja? Tātad, šie te uzkrājumi dotāciju veidā veidojās tikai un vienīgi no jūsu struktūras. Attiecīgi no sava maciņa vai no savas kabatas jūs neko vairs šī struktūrā klāt pielikt nevarat. Kas notiek tālāk? Jūsu partneri jūs duplicē, šeit ir ļoti vienkārša duplikācija, ja katrs saprot, ka katram partnerim ir jāuzaicina šī te platformā, lai finansētu un saņemtu attiecīgi dotācijas savām projektām, katram tikai pa 2 partneriem. Tātad zem jums ir 2 pirmie projekti, projekts 1 un projekts 2. Un tikko šie te jūsu partneri arī katrs uzaicina savus pirmos tuvākos draugus vai partnerus, viņi arī katrs saņem attiecīgi pa 200 eiro. Tad, kad jūsu
projektā vai jūsu struktūrā parādās nākamie 2 partneri, sauksim viņus par projektiem 5 un 6. Arī no šiem projektiem tiem cilvēkiem, kuri atrodas zem jums pirmajā līmenī, katrs saņem pa 200 eiro. Jūs pagaidām jūsu kabinetā līdzekļi neienāk, tāpēc, kad šīs te dotācijas praktiski 100% apmērā aiziet uz projektiem 3, 4, 5 un 6. Kas notiek tālāk? Tālāk atkal duplicējās šī te pati struktūra un sistēma, tātad tie partneri vai tie projekti, kur ir jūsu jau 2. līmenī, es vēlreiz atgādinu, ka šī ir binārā finansēšanas struktūra, ja, tātad zem jums ir pirmie 2 projekti, nākošajā līmenī ir 4, tālāk 8, 16, 32, 64 un tā tālāk. Vienmēr reizinam ar 2, ja? Tas nozīmē, ka tikko jūsu tie partneri, kur ir zem jums 2. līmenī, ir pieaicinājuši katrs savus pirmos partnerus, tātad sauksim tos par projektiem 7, 8, 9 un 10. Tie, kas atrodas zem jums 2. līmenī, arī katrs saņem pa 200 eiro. Bet jūs šī gadījumā no šiem te projektiem jau esat saņēmis dotācijas 60 eiro apmērā no katra un izpildījis šī te zvaigžņu ceļā, kurš ir 7 līmeņos, tātad 7 zvaigznītes ar 3 apakšlīmeņiem. Jūs personīgi saņemat no katra šī te projekta 60 eiro. Un jūsu attiecīgi partneri ir kvalificējušies līmenī 2, ja, tie, kas atrodas zem jums 2. līmenī. Kas notiek tālāk? Tad, kad jūsu tie partneri, kas zem jums ir 2. līmenī, ir pieaicinājuši katrs vēl pa projektam, tātad jūsu struktūrā zem jums 3. līmenī ir un var būt vienīgi un tikai 8 projekti. Un katrs saņem pa 200 eiro, ja, tie, kas atrodas 2. līmenī, bet jūs savukārt no šīs te struktūras saņemat jau no katra pa 100 eiro dotācijas, ja, tātad un esat sasniedzis jau līmeni 4.1, ja. Ko nozīmē līmenis 4.1 globālajā struktūrā Crowdfunding International? Tūlīt es jums pastāstīšu. Tad, kad jūs esat sasniedzis līmeni 4.1, jums ir tiesības šos te turpmākās dotācijas, kuras jūs saņemat no savas struktūras, izvadīt vai nu uz savu bankas kontu, vai attiecīgi uz banku karti, prepaid banku karti Anglijas bankā, kur jūs varat pasūtīt un saņemt attiecīgi arī no šīs te platformas, kuru sauc par Crowdfunding International. Iesaku jums tomēr turpināt šo te zvaigžņu ceļu un kvalificēties attiecīgi turpmākajos līmeņos, ja, 5, 6 un 7, kurš ir galējais līmenis šī te zvaigžņu ceļā. Un kā jau es teicu pašā sākumā, katra investīcija, katra kvalifikācija sadalās 3 projektos attiecīgi virs jums. Tātad pirmais līmenis saņem 50%, ja, projekts, kas atrodas virs jums attiecīgi, un vēl 2 augstākajos slāņos aiziet attiecīgi pa 25% no investīciju summas, ja, vai no pārkvalifikācijas summas. Tātad mēs saņemam šeit dotācijas tajā brīdī, kad cilvēki vai projekti mūsu struktūrā attiecīgi zem mums kvalificējas augstākos līmeņos, ja, un tas ir arī šeit ļoti svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad jo augstāk kvalificējās mūsu cilvēki mūsu struktūrā zem mums, jo lielākas dotācijas mēs varam saņemt. Ja, tātad no līmeņa 4.1 jūs attiecīgi katrs varat regulēt šo te struktūru.
vai savu dotāciju līmeni vai apmēru, ja, ar šo te pogu, kura atrodas arī jūsu kabinetā. Un no līmeņa 4.1 jūs pats regulējat, vai jūs saņemat savas dotācijas un izvadat uz savu banku kontu, vai attiecīgi kvalificējaties augstākajos līmeņos. Kāpēc tas ir nepieciešams? Jo augstāk jūs esat pats kvalificējies, jo jums ir tiesības saņemt ar vien augstākas un lielākas dotācijas. Tātad redziet šeit, tad, kad jūsu partneri, piemēram, tie, kas atrodas jums 7. līmenī, ir sasnieguši arī un kvalificējušies līmeni 7.3, jūsu dotācijas apmērs no viena partnera vienā reizē var sasniegt jau 3200 eiro. Tātad es šeit izskatīšu pirmos 9 līmeņus mūsu struktūrā zem mums, ja, tātad pa cik šī ir binārā struktūra, binārais plāns, ja, finansēšanas plāns, tātad attiecīgi pirmajā līmenī zem mums ir 2 partneri, tālāk 4, 8, 16, 32, 64, 128 un tā tālāk, ja, tātad mēs vienmēr varam reizināt ar 2. Un jo lielāks ir šis te mūsu cilvēku skaits vai projektu skaits attiecīgi zem mums struktūrā, jo lielākas dotācijas mēs esam tiesīgi saņemt. Kā tad tas notiek? Redziet, pirmajā līmenī zem mums ir tikai un vienīgi 2 projekti, ja? Un kā jau es teicu sākumā, tad, kad mēs uzaicinām pirmos savus 2 partnerus, mēs no katras saņemam attiecīgi 200 eiro, un kopsumā tie dod mums 400 eiro. Tad, kad mūsu partneri 2. līmenī, kuri var būt jau 4, attiecīgi kvalificējās arī 2. līmenī, ja, tā tad aizpildot, uzaicinot pirmos 2 partnerus, mēs no katra varam saņemt attiecīgi 160 eiro. Un kopsumā tie ir 640 eiro dotācijas konkrēti mūsu projektu finansēšanai. 3. līmenī mums atrodas un var būt 8 projekti, ja? Tātad šī ir binārā sistēma, vēl vienreiz atgādinu. Un tad, kad mūsu šie te partneri, kuri atrodas 3. līmenī zem mums veic šīs te kvalifikācijas attiecīgi 2 un 3, mēs no katras saņemam pa 400 eiro, un summā tie mums dod 3200 eiro, ja? Un tā turpinās šis te zvaigžņu ceļš tālāk, ja? Tātad šeit jūs redziet, ka tad, kad zem mums jau ir 9 līmeņi, kuros katrā var būt attiecīgi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 un 9. līmenī 512 projekti vai partneri. Mēs kopsumā katrā līmenī saņemam attiecīgu dotāciju skaitu. Ja? Tātad pirmajā līmenī mēs nevaram saņemt vairāk kā 400 eiro. No 2. līmeņa, kurā mums ir jau 4 partneri, mēs varam saņemt 640 eiro, tā ir maksimālā summa, un tā tālāk. Ja? Tātad mūsu pašu kvalifikācijas, lai mēs varētu saņemt neierobežotu dotāciju skaitu, ir jābūt līdz 7. līmenim ar 3 apakšlīmeņiem, ja, bet mums šeit vēl ir 2 bonusi, kuri ir 8. un 9. līmenis. Tātad 8. līmenī mums var būt 256 projekti vai cilvēki, un tad, kad viņi paši veic katrs kvalifikāciju attiecīgi 6. un 7. zvaigznītē, mēs no katra varam individuāli saņemt 3840 eiro, kuri mums dod mūsu 8. līmenim kopsumā 983 040 eiro un attiecīgi 9. līmenī 1 310 720 eiro. Es domāju, ka šādas te dotācijas var īstenot ļoti daudzus sapņus un mērķus, un varbūt, kad vienam otram pietiek ar 200 vai 300 tūkstošiem eiro, varbūt ar 500, ja? Bet, šīs te nav nekādā gadījumā nekādas robežas, ja mēs ejam tālāk, un tā tad šī te
struktūra vai aritmētiskā progresija dod mums iespējas saņemt katram mūsu projektam līdz 3.494.800 eiro. Tādā veidā ir izveidot šis te algoritms globālajā platformā, ko sauc par Crowdfunding International, un tā summa, ko mēs varam saņemt katrs savam konkrētam projektam, var būt līdz šai te robežai. Ja? Šie te 3.494.800 eiro, tā tad ir galējā robeža, līdz kurai mēs varam rakstīt savu projektu, ja? Un šās te vēlamās dotācijas, kuras mēs gribam saņemt šim te savam projektam. Ja? Lai mēs varētu sasniedzot līmeni 7.3 saņemt neierobežotu dotāciju skaitu, kuras nāk mūsu struktūrā, attiecīgi no mūsu partneriem. Tie ir 20.360 eiro, ja, kurus mēs praktiski pārziedojam attiecīgi pēc mūsu pašu brīvas izvēles, sākot no līmeņa 4.1. Un vai nu izvedam uz savu banku kontu šīs te dotācijas, vai nu kvalificējamies tālāk līdz šim te līmenim 7.3. Ja? Tātad, urā, mēs esam sasnieguši līmeni 7.3, un tas, ko mēs pēc tam saņemam katru dienu savā kabinetā, mēs jebkuru dotāciju, jebkuru transakciju redzam savā kabinetā, mēs varam brīvi izvadīt uz savu banku kontu vai uz savu banku karti. Ja? Tātad, rezumējot šo te platformu, kas ir jādara. Tātad, šī ir vienīga investīcija 225 eiro apmērā, plus neliels procents par banku transakciju, kur mēs ziedojam attiecīgi tikai un vienīgi no savas kabatas. Viss tas, kas notiek pēc tam un vēlāk, to visu mēs saņemam tikai un vienīgi no savas struktūras. Ja? Tātad šis ir vienīgais mūsu personīgais ziedojums šī te platformā Crowdfunding International. Pēc tam mēs sākam saņemt dotācijas no tiem projektiem struktūrā, kas veidojās zem mums attiecīgi tad, kad viņi arī veic šīs te kvalifikācijas. Tātad, jo lielāka ir mūsu struktūra, jo augstākas mēs saņemam dotācijas, un attiecīgi mēs varam saņemt gan vairākus simtus, gan tūkstošus, gan miljonus eiro. Tātad viss ir attiecīgi tikai atkarīgs no mums un vienīgi no mums, cik augstas dotācijas mēs saņemsim šī te alternatīvajā finansēšanas sistēmā, ja, ko sauc par crowdfunding, kurš pat labāk izplatās visā pasaulē un kļūst arvien aktuālāks un aktuālāks. Un bez banku kredītiem. Tātad bez banku kredītiem mēs varam realizēt jebkurus savus sapņus un mērķus. Tiem, kam ir savi cilvēki, kas jūs šodien ir uzaicinājuši noskatīties šo te informāciju, tātad jūs sazināties ar saviem sponsoriem, jeb draugiem, jeb tiem cilvēkiem, kas jau ir šī te platformā, un saņemat no viņiem uzaicinājumu linku, ar kuru jūs varat startēt šī platformā. Tiem, kam nav šīs te informācijas, vai arī kuri vēlās uzzināt vairāk kaut ko par Crowdfunding International, šeit ir mani Skype dati, mans telefons un arī vairākas grupas dažādos soc tīklos, jo mēs attiecīgi arī šobrīd izmantojam soc tīklus, lai varētu dot vairāk informāciju par jaunajām iespējām. Tātad, draugi, sazināties vai nu ar saviem draugiem, tuviniekiem, sponsoriem, kuri jūs ir uzaicinājuši šodien noklausīties šo te informāciju, vai nu arī zvaniet vai rakstiet man.